Labrītiņ no rītiņa. Nu jau jāsaka, ka diena ir. Ja gribu vienu foršu metodu zināt. Varbūt, ka tu to zini, bet varbūt nezini. Tātad metodi tāda. Apstājies pie kāda spēcīga koka, nu, tā varbūt arī priede, bēs. Būtībā visi koki ir spēcīgi. Viņi ir vecie filozofi. Un nostājies, nu, kādu maz gabaliņu, vai nu pusmetru vai kā, no viņa saknēm. Un iedziļinies zemes sajūtās, iedziļinies sevi, un tu sajūtīsi tādu karstumu, tādu izplūstot cauri savām dzīslām, jo koks arī ir, kā saka, vienādi dzīslās. Tas ir tā kā asinsrite, un tu jūtīsi, kā tev karstums pamazām iet uz augšu, un tu jūtīsies tādā kaifā, izteikt to nevar, nu, pilnīgā, nu, tādā augstā kvalitātē, un tev gribēsies tikai smaidīt, priecāties, būt pozitīvam. Un ja nu pēkšņi tavā dzīvē ir ienākuši lielās bēdas, lielie vai dieniņi, nu ko tu, nu kā tu mēs tiksim ārā, tad izdomā, kā tu varētu sevi iepriecināt. Varbūt tā ir kāda garšīga kūciņa, bet varbūt ģeniāls kafijas malks. Taču nav jāblāns jūs reiz jau klum. Tā nav ēšana vai tā nav dzeršana, tāpat kā kūktā, klum. Kas tur bija? Ar baudu. Nu, tā kā meitenes to tā dara ar bauda, labām sajūtām, viņas to kūkas gabaliņu tiesā ilgi un dikti vai kafijas mazo pikolo krūzīti, viņa to tasīt, viņa tā bauda, un vispār tu nevari saprast, ko viņa var tik ilgi tur sēdēt pie tās kafijas. Nu, redz tā, tāpat kā mākslinieki mākslas galerijās pie atklāšanām, viņi tur steigā pusizdērts kaut kādu šampaniešu glāzi vai vīna glāzi. Nu, šampānietis jau uzreiz jāteic, bet tā vīna glāze un tam steigā un pēc. Nu, tu var steigāt arī bez tās glāzes. Bet tas ir šarms. Tā ir tā saucamā, es gribēju teikt, bohēma. Ot tā kā es uzaicinu uz vienu foršu baudīšanas bohēmu katru dienu, katru rītu vai vakaru. Jebkurā laikā, kad tev ir sajūta, ka, nu, tā kā vajadzētu būt kopā ar saviem brīnišķīgiem filozofiem, vislabākajiem, visstabilākajiem un tādiem varenākajiem balstiem virs zemes, kas mūs var pacelt nebijušās augstumos stālēs, un mēs varam justies vienkārši brīnišķīgi.